Šodien priesteru konferences laikā arhibīskaps pasniedz jaunus nominātus. Priesteris Ingars Stepkāns, kurš līdz šim kalpoja Gulbenē, Alūksnē un Jaunpiebalgā, saņēma jaunu nominātu. Kas šajā nominātā rakstīts? Šajā nominātā ir teikts, ka es tieku atbrīvots no šīm draudzes kalpošanām un iecelts Ogres draudzē par viceprāvestu. Tādā veidā mana kalpošana tiešā veidā saistīsies ar Ogres draudzi. Bet līdz šim Ogrē kalpoja Henriks. Tu nebija viens, vai ne? Tātad priesteris Henriks Strektiņš kalpoja Ogrē un laikam apkalpoja vēl kādus misiju punktus arī. Jā, Salaspils, Baldona un Ķegums arī bija ietverta šajā kalpošanā. Jā. Un tu tagad dodies uz visām šīm trijām draudzēm, kur bija priesteris Ingars? Jā, mēs faktiski maināmies ar vietām. Principā es laikam pārņemu to, kas ir bijis priestera Ingara pārziņā. Viņam varbūt nedaudz citādāk tas viss pamainās, jo tomēr prāvesta atbildības arī pārnesās līdzi priesterim Ingaram kaut kādā mērā. Bet tātad tu būsi prāvests, jo Ogrē tu nebija prāvests. Jā, tad es biju vikārs kā prāvesta palīgs. Jā. Un tātad, ja ir nomināti izsniegti, cik ātrā laikā jūs mainīsieties? Kad tu pārbrauksi uz Ogri vai kad tu brauksi? Un kur tev būs dzīvesvieta? Noteikti tā dzīvesvieta pagaidām vēl formāli ir jau noteikti dzīvesvieta, bet par to, kādā veidā tas izskatīsies, par to vēl domāsim un skatīsimies, kas būs labākā iespēja, jo dzīvot var gan Gulbenē, gan Alūksnē. Bet Jaunpiebalgā noteikti nē. Tā ir mazāka draudzīte, tur iespēja mazāk. Cik ātri jūs plānojat pārcelties uz jauno nozīmēto vietu? Pirmām kārtām steiga šeit nav svarīga. Es domāju, ka arī pašai draudzei ir ļoti svarīgi ne tikai sadzirdēt šo informāciju, bet arī pieņemt šo situāciju. Bet, tas būs mēneša laikā aptuveni. Un tātad draudzēm būs iespēja vēl atvadīties? Jā, noteikti. Labi, tā kā tieks no šīm vietām, no Ogres, no Gulbenes, Alūksnes un apkaimes, tad gaidiet savus jaunos priesterus.